Otrais jautājums ir saistīts ar jaunu tiesību institūtu partnerība. Deputāti daudz debatēja, diemžēl jautājumu mēģina tieši politizēt, mēģina arī seksualizēt, izmantot dažādas citas iespējas, lai par to runātu no Saeimas tribīnes, aizmirstot jautājuma būtību. Un mans pienākums tieši jums pastāstīt par to, un jautājuma būtība ir vienkārša. Grozījumi paredz, ka 2 pilngadīgie cilvēki varēs reģistrēt partnerību. To var darīt arī tagad, bet nav noteikts, kādas ir juridiskas konsekvences tāda līguma noslēgšana. Mēs šodien vienojamies pirmajā lasījumā atbalstiem, ka turpmāk 2 pilngadīgie cilvēki pie notāra varēs parakstīt dokumentu un nostiprināt partneru attiecības gadījumā, ja tieši viens par otru rūpējas, ja viņam ir kopēja saimniecība. Un šim faktam būs juridiska nozīme. Proti, ja viens no viņiem, piemēram, būs slimnīca, tad otrais varēs uzzināt diagnozi, vai dot piekrīšanu nepieciešamam darbībam. Gadījumā, ja viens no viņiem strādā kādā amatā, tad, kur jāizpilda deklarācija, tad būs jānorāda arī informācija par partneri. Gadījumā, ja, piemēram, viens cilvēks nomira un ir uzkrājums 2. līmeņa pensijā, tad partneris varēs to mantot. Kopumā mēs grozījām 8 likumus, un, protams, tā ir apjomīga likuma projekta pakotne, bet kas ir svarīgi? Ir cilvēki, kuram izveidojas attiecības. Tas arī ir tagad, tas bija iepriekš, un tā arī būs. Bet valsts nevar izliekties, ka tādas attiecības nepastāv un neaizsargāt šos cilvēkus. Satversmes tiesa mums norādīja, ka arī šajos gadījumos, ja ir partnerība, ir svarīgi, lai cilvēkam būtu nodrošināta aizsardzība. Lai viņi būtu līdzīgos apstākļos, lai viņi nebūtu diskriminēti. Un man ir tiešām ļoti žēl, ka tie, kas runāja pret šodien, viņi aizmirsa par tiem dzīviem cilvēkiem. Viņi runā par to, ka ir apdraudēta laulība, ka apdraudēta ģimene, vēl kaut ko runa par pedofīliju un par visam savam sāpēm. Viņi skatās, diemžēl, uz visiem šiem jautājumiem, man šķiet vairāki no viņiem vai nu nesaprot, vai skatās caur kaut kādām nerealizētām fantāzijām vai sāpēm. Lai tas paliek viņiem, lai viņi paši domā, kāpēc viņam sāp, ka citi cilvēki dzīvos sakārtotākā vidē, ka viņas intereses būs aizsargātas. Mēs atbalstījām likuma projektus 1. lasījumā un ir paredzēts, ka 2. lasījumā varēsim pieņemt grozījumus 9. novembrī. Paldies par uzmanību.